Cienījamie kolēģi, bija tādi laiki, kad pie varas šajā zālē bija komunisti. Un tie bija cilvēki, kuri norāva šos divus uzrakstus, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un ka valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Sagriez krēslus uz to pusi, uz austrumiem. Un kas bija zīmīgi šim režīmam padomju laikā, meli bija ikdiena un absolūti normāla parādība. Ja mēs par zaļajiem jautājumiem, Arālu jūras iznīcināšanu, kas bija lauksaimniecības, tolaik komunistu lauksaimniecības radītās sekas, to pasniedz kā grandiozu cilvēku cīņu un uzvaru pār dabu. Černobiļas katastrofa, 2 dienas bija pilnīgs klusums, Kijevā un Minskā, tika bērni izdzīti ar pieaugušiem ārā, notika 1. maija svinības slavinot savus vadoņus. Kurskas zemūdens katastrofa, tas jau ir mūsdienu. Putina Krievijas laikā pirmajās dienās situācija tiek kontrolēta, ir kontakts ar apkalpi, lai gan visi jau sen tur zem ūdens bija miruši un tika uzturēta šī glābšanas iespējas ilūzija. Vai gadījumā kaut kur nesmaržo pēc tā, ka kaut kur esam atgriezušies pagātnē? Mums otro reizi nokrīt drons, patiesībā droni, daudz skaitlī, ielidoja. Un Siliņas kundze, šī valdības vadītāja, saka, es uzsaku dienestu sadarbību, lieliski reaģējot uz Latvijā ielidojošo dronu. Ko var uzteikt, ja dienesti savā starpā iekšlietu ministrija un aizsardzības ministrija tajā brīdī sāk mētāties ar dubļiem, kurš ir vainīgs? Iekšlietu ministrs saka, nē, tā bija aizsardzības ministrija. Aizsardzības ministrija veļ visu vainu uz Vugdu un iekšlietu ministriju. Kāpēc tad tos cilvēks neapziņoja? Lieliska sadarbība. Bravo! Koalīcijas partiju pārstāvi atzinīgi novērtē drošības dienesta reakciju uz Krāslaus novadā uzsprāgošo dronu, sadarbojoties un savlaicīgi informējot sabiedrību par incidentu. Tāpat Jurēvits sacīja, ka iepazīstoties ar publiski pieejamo informāciju, komunikācija par incidentu bija adekvāta, kā arī komunikācija ar sabiedrību pilnīgi skaidra. Šodien būtiskākais bija tas, ka sabiedrībai tika demonstrēta valsts gatavība šādiem gadījumiem, teica Edmunds Jurēvits. Tiešām mēs nodemonstrējām valsts gatavību šādiem gadījumiem otro reizi? Nopietni? Reakcija un komunikācija bija laicīga. Komunikācijas līmenī ir svarīgi, ka tika sniegts pietiekami daudz informācijas, vērtēja Šuvājevs. Partijas progresīvie frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs atzina, ka šis incidents parāda, ir gūta mācība. Pēc 2004. gada septembrī Rēzeknes novada Gaigalaus pagastā nokritušā drona. Ir gūtas mācības, kolēģi? Es nevaru runāt par to, ko mēs esam runājuši sapulcēs, kas notika pēc šī drona incidenta. Es tikai varu pateikt to, ka mēs atgriezāmies atkal pie tiem pašiem jautājumiem, par kuriem mēs runājām pēc Gaigalaus drona. Komunikācija sabiedrība bija laicīga. Šuvājevs kungs, kā var būt laicīga komunikācija, ja komunikācijas tajā brīdī nebija vispār? Tā, ka vispār nebija. Kur bija 112 aplikācija? Kur bija sirēnas kaut vai Dagdā? Kur bija šūna apraide tajā gadījumā? Bija tikai WhatsApp grupās ziņas no Viļņuma kunga, no viņa kaimiņiem, no Latgales iedzīvotājiem par to, ka redziet, mums te lido droni, kas notiek. Nevajag sēt paniku, saka koalīcija. Vai tā nav panika, ka cilvēki nezina, kas vispār notiek? Nopietni? Sprūda kungs saka, vai Latvijai dronu siena? Īstā atbilde ir jā, ir dronu siena. Sprūda kungs pagājušā gada 26. septembrī saka, katru gaisa telpas pārkāpēju ir jāspēj nekavējoties notriekt. Mums ir jāaizsargā mūsu valsts un cilvēki no 1 centimetra. Sprūda kungs, cik garš ir jūsu centimetrs? Mēs ļoti apvienotais saraksts gribam zināt atbildi uz šo jautājumu. Vai tie ir 50 kilometri, vai 83 kilometri, vai 300 metri, kas bija līdz Svariņu ciemam, kur dzīvoja cilvēki?
nebija brīdinājumu. Un apzināti progresīvie izrādās pieņēma lēmumu nebrīdināt cilvēkus, lai neceltu paniku. Jo, kā teica aizsardzības ministrijas pārstāve Liena Gātere, ja drons ilgāk būtu virzījies valsts iekšienē, šūna apraide būtu aktivizēta un sabiedrība tiktu informēta. Mēs katru gadījumu izvērtējam atsevišķi. Laiks, Mildēnkungs, jūsu solītais jau iet krietni pāri. Es tikai pēdējo pateikšu. Kolēģi, meli šajā valstī ir normalizēti. Un Sprūda kungs, ja jūs gribat turpināt darbu, jums ir jāuzkāp šeit tribīnē. Pilnīgi atklāti un godīgi jāpastāsta par kļūdām un ko mēs esam izdarījuši, lai tērējot aizsardzības ministra budžetu, nodrošinātu mūsu valsts drošību no 1 centimetra. Un vai mēs esam gatavi strateģiski atvainīt nevis 1 dronu, bet 1000, jo tā ātrgaitas šosejais mūsu robežām ir tieši tāda. 1000 dronu no Krievijas Ukrainas virzienā un 1000 dronu dienā no Ukrainas Krievijas virzienā. Atnāciet un pastāstiet. Stratēģiskais mērķis tam, ko mēs pielēmām par 5% aizsardzībai, ir kāds un ko jūs esat piegādājis?